Piesaistīt investīcijas un veicināt turismu pilsētā. Ziniet, cik daudz investīcijas ir piesaistītas 4 gadu laikā? 15,000. Iztērēts gandrīz 500 000 un piesaistīti tikai 15,000. Otrakārt, es pieļauju, ka ne visi no jums zina to, ka Liepājas atkrituma biznesa principā ir likvidēts un atdots šķēles kontrolētiem uzņēmumiem. Mani radinieki ir zaudējuši darbu, tāpēc, ka Kadrovičs ir atbalstījis lēmumus, lai turpmāk Liepājā grūžus izvest šķēles kontrolētu uzņēmumu. Nesen notika tenders, kurā Skandināvu uzņēmums atceros. Paldies, jums tika ļoti daži vārdi. Man ir tiesības statūtos noteiktajā kārtībā. Paldies, es kā vadītājs jums iedodu dažus vārdus. Es atvedos. Liepājā grūžus izvedīs par 12,50. Es lūdzu īdot īsi nokomentēšu. Ja? Paldies par jūsu viedokli. Nē, kāpēc es šo cilvēku pārtraucu? Jo visa informācija, ko viņš runā, ir nepatiesa. Pirmām kārtām, pagaidiet, es atvainojos, es jums vārdu pagaidām nedevu. Pirmām kārtām to, ka kaut kāds mistisks 500 000, tas pat īstenībā tuvu nav, ja? Un viss arī pārējais, es domāju, tas nav šīs sapulces saruna, tā ir vienkārši parasta provokācija, kuras mēs arī bijām gaidījuši, ja? Nu, diemžēl tā ir, bet tas, ko nozīmē, es to redzu tā, ka mūsu politiskie konkurenti ir ļoti satraukti, un tāpēc tāda veida provokācijas šeit notiek. Bet, nu, tā ir dzīve, un politikā diemžēl tā ir, ja? Bet es domāju, ka tas tikai nozīmē, ka no mūsu uztver nopietni un arī baidās. Ja? Paldies. Nē, šie fakti, viņi nav taisnība. Tas nav taisnība. Cienījamie klātesošie, mēs šodien sapulcējamies un mums ir jautājums balsošana. Ir piedāvāts variants. Ja jums ir priekšlikumi, ja nav, ir priekšlikumi tādēļ. Jo jautājums ir par priekšlikumiem, izvirzīt kādas citas kandidatūras. Jā, lūdzu. Mums ir balsošana režīma. Mums ir ielikts uz balsošana režīmu jautājums. Mēs konkrēti, ja cilvēks grib parunāt par domas darbu, par mūsu darbu, mēs noteikti pastāstīsim jums un atskaitīsim. Mums ir jautājums, par kuru mums nepieciešams balsot. Konkrēti ir ielikt par valdes priekšsēdētāju Juliju Kadroviču un valdes priekšsēdētāju vietnieks Romans Milasvārds. Dienas kārtībā šodien, jautājums ir par balsošanu. Tad, ja ir kādi citi priekšlikumi, tad lūdzu izteikt viedokli, kas ir par Juliju Kadroviču un Romanu Milasvārdu ievēlēšanu kā valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāju vietnieku. Es aicinu visus tos, kas šeit ir atvilkt ar varu, sekot manam piemēram. Un neļauj. Skaidīt, ar to skaidīt. Es neesmu no viens partijas. Es esmu lielai. Mums ir jautājums, par kuru mēs balsojam. Lūdzu, mums ir darba kārtībā. Es gribēju teikt, ka tā kā mēs esam draudzīgi gāri, nobalsojam, vai mēs gribam uzklausīt šo cilvēku vai nē. Varbūt mēs varam uzklausīties viņu pēc darbas kārtības jautājumu. Lūdzu. Tā, skaidīt, jūs saskatījāt, vai vēlreiz jāpacēt? Tad kas ir par Juliju Kadroviču un Romanu Milasvārdu ievēlēšanu kā valdes priekšsēdētāju vietnieku?
Paldies. Tātad, kas ir pret? Tā skaitītāji, mums skaitīja viens cilvēks. Paceļiet augstāk, kas ir? Viens. Jā, viens ir pret. Kas atturās? Nav. Tātad, balsu vairākumu Jurijs Kadarovičs un Romanis Milslavskis ir apstiprināti.